Nu, lūk, ātruma festivāla Kurzeme otrā diena uzņem apgriezienu braucienu, brīvie treniņu braucienu, ātruma laivu sacensību jaunākajiem dalībniekiem, junioru klases GT250 un GT Lada RX. Izcīņas braucēji, un arī viņi to darīs visu dienu, tātad saudabīgi tāds punktu skaitīšanas sistēma, varētu teikt tāds viņiem playoffs tur notiekās. Nu, ja gribas redzēt, kas tur notiek, tad jāpaspēr tikai pāris soļu, un acīm redzot, tur arī mans kolēģis Viesturs Saukāns ir sastopams, kurš daudz vairāk par mani zina, ko tieši Lada RX džeki tur dara, un tā visu dienu. Nu, protams, nebūs liek atgādināt gan skatītājiem, gan Liepājas iedzīvotājiem vienā personā, ka jebkāda ūdens transporta līdzekļu pārvietošanās šeit sacensību laikā ir aizliegta. Tad par to parūpēsies arī glābēji, kuri atrodas abās trases daļās, pie abām tālākajām bojām. Iecelšanas, izcelšanas procedūra šeit ir tikai vienīgā iespējamā veidā ar ceļam krānu. Mums ir kanāls, tirniecības kanāls un krasti ir augsti, tātad ar rokām diez vai laivas ārā dabūsim. Tas varbūt mazliet sarežģīs un paildzinās laivu ielaišanas un izcelšanas procedūru, bet es domāju, ka tas arī 250 klases brauciens ir sācies un Endija Zalmana atkal izceļ startu. Un abi liepājnieki tieši tāpat kā iepriekšējā braucienā viens otram blakus. Šoreiz Renārs Eglītis vai izrādes priekšā un atstās diezgan līdzīgi, bet kā tas atrisināsies, Endija Zalmana ir priekšā, bet pavisam nedaudz. Un vēl vienreiz dāma pa ārpusi. Un Renārs, Niklaus Paraus, tātad pārlec pāri, Renāra Eglīša atstātēm ķiļiedenim un mēģina piespiesties pie Bertu pat Endija Zalmana. Un šajā duetā par daudz uz āru, tomēr apņemot boju. Renārs Eglītis šobrīd ir izvirzījies vadībā un skatās pāri plecam, kas tur notiek. Ļoti ass manevrs. Nu jā, Niklaus Paraus aizcer boju. Saskaņā ar noteikumiem laikam par to kaut kāds sodiņš pienākās, bet par to, lai spriež tiesneši, brauciens šīm ātruma laivām, tāpat kā citām, arī stipri nepatīk tādas spējas vēja prāzmas. Korpusiņi ir ļoti viegli, un ja vējš ir pastāvīgs, tad apmēram var saprast, kas notiek, bet ir piepeši tur starp tiem tiltu bāstiem kaut kādu brīzi uzpūš, nu tas var stipri sajaukt kārtas. Lūk arī starts. Sejāns no arī pirmā boja reiz muguras, un kas tad notiek? Jā, spēcīgs vējš ir iekams, Jānis Sejāns šobrīd ir pirmais. Mārtiņš Starkāts ir 99. numuru 2. pozīcijā, un 3. vieta pagaidām ar Reinim Mustam. Korpus ir būvēt tieši tā kā tur. Aiziet Formula 4 brauciens ir sācies. Es domāju, ka puses gan laivās, gan krastā sasniedz Viņš šobrīd izraujas klases vadīgākā galā, viņam ir visbīzākais portfēlijā šajā ieskaitē, bet pat aiz muguras ir visi pārējie braucēji. Un temps Smēškāns. Bet dabiskā jūs snaties ir kaudzēts ātrums.